Pirmais bija, kad mēs A6 ceļš uz Jaunsilavām, kur aiziet, no Līgas paskatoties, un rekonstrukcija veica valsts, un mēs pierādījām ar hartu, kā mēs bijām parakstījuši, ka ir nepieciešams veloceliņš un arī gāja. Un pēc tam vēl vienā projektā mēs novedām šo te veloceliņu, gājeceļu un lauku atbalsta dienesta projektā novedām tieši līdz skolai. Lai bērns vai skolēns vai arī darbinieks iziet un mierīgi var tikt uz darbu, un, ja vajag ar velosipēdu, nosacījums, ko iedzīvotāji prasīja, jo uz rūpniecības zonu dzelzceļa pārbrauktu ir tālu, un no tādas vietas, kur dzīvo, ir jātiek uz rūpniecības zonu. Līvānās ir izbūvēts arī gāju tilts priekš šīs drošības, lai cilvēki nepārkāptu vēl drošības šos te noteikumus. Vislabāk Līvānos patīk tas, ka ir salīdzinoši daudz veloceliņi ar labu jaunu segumu. Ir dzelzceļām pāri gājēju tilts, kas savieno vienu no lielākajiem dzīvojamiem rajoniem ar mūsu darba vietu. Līdz ar to ir droši, ērti un ātri nokļūt gan uz, gan no darba. Ir svarīgi tas, ka ir droša šī šķērsošana gan man, gan maniem bērniem, kas varbūt vakarā nāk pretī sagaidīt mammu no darba.